Tātad braucam uz Liepāju. Rītā Liepājas Westside Kick-Off turnīrs. Tātad esam Liepājā, esmu dienu ātrāk. Gribu pateikt vienu lietu. Kā jau vienmēr, milzīgs paldies Avisam par šo fantastisko Toyota Corolla. Ja jums arī nepieciešama mašīna, tad Avis ir tie, kas jums palīdzēs. Tātad mēs esam atbraukuši uz Liepāju dienu ātrāk. Es esmu iemīlējies šajā pilsētā. Šodien ir sagatavošanas darba rītdienas Westside Kick-Off turnīram. Mēs tagad ejam uzmest tāds, kā tad tur iet cilvēkiem. Kāds sajūts? Nav sajūts. Kas šeit rītā būs? Hokejs. Mauksim hokeju, ne? Jā. Būs Sāne Ozoliņš, Irbe. Daudz būs. Tātad tiešā ieslēgšanās pulkstens mums ir 11:30. Tieši šajā brīdī tiek vēl montēti pēdējie laukumi. Ja vajag kaut kas sakskruvēt, zvaniet 22, 34, 26 un 2. Es domāju, nebūs turnīrs. Nebūs? Ok, visi braucam mājās, davai, čau. Ko gaidi rīt no turnīra? Labas komandas, laba atmosfēra un jauns čempions. Tavs domas par rītdienas turnīru? Lai viss izdodās, lai viss ir skaists un lai uzvar stiprākie. Tu par prezidentu domāji iet kādreiz? Nē, pa viceprezidentu. Ok, tātad esam pajautājuši visiem, kā rīties, un tātad tiešā ieslēgšanās rīt. Labu rītu šajā sestdienas saulējā dienā, Westside Kick-Off turnīra dienā. Pulkstens ir 11:40, 20 minūtes līdz turnīra sākumam. Viss notiek. Pirmie džeki, pie kā es šodien pieiešu, būs džeki Liepājas Kreklos. Tātad džeki. Mīļākais FK Liepājas spēlētājs. Rudolfs Veids. Bruno Melns. Rudolfs Veids. Kā jūs komandu džeki sauc šodien? Īstie veči. Īstie veči? Jā. Ok, davai džeki, lai jums veicās. Brīlīts. Vēka vēlreiz. Nu, džeki, kā jūs komandas sauc? FK Zibeņi. Kā tapa komandas nosaukums? Kāpēc tieši FK Zibeņi? FK tā kā futbola klubs Zibeņi, ja? Domājat virslīgās šancēt arī? Ir plāns tikt uz virslīgu FK Zibeņi? Jā, mums ir plāns arī tikt finālā. Iedomājies, virslīgā FK meta pret FK Zibeņi. Tātad parādīšu balvas, kādas es atvedis jums no Rīgas, no komandas veikala. Šodien balvās, lai neviens neskatās, lai neviens neredz. Tātad mums ir Eduarda Daškeviča šāda parakstīta kartiņa. Komandas uzlīmes. Es paņēmu personalizāciju līdzi. Var sakot, ko jūs pērkat pie mums, varam jums personalizēt. Piemēram, tagad Liepājnieki, Ventspilnieki izbraukuma tirdzniecībā Ruduskausā nopērk no manis bučus un vienkārši papras. Var lūdzu nākamreiz, kad brauks uz Liepāju, atvest mums tādus un tādus numuriņus un karodziņu. Aizcīsim dāvanas. Komandē lai uzlīmes. Ko darīs ar viņu? Pielīmēšu pie telefona. Pie telefona? Jā. Šik pa vienai. Lai pietiek visiem, ja man paliks pāri, tad es jums droši iedošu vēl. Jā. Bet pagaidām visi pa vienai, ja? Viņam rūp. Es nāku. Čau, Oliver! Daudz laimes dzimšanas dienā, vecīt. Kādas sajūtas dzimšanas dienā Westside Kick-Off turnīrs? Ļoti labi. Cik tev gadu paliek, Oliver? 11. 11? Džeki, čau! Čau. Jūs zināt, ka Oliveram šodien dzimšanas diena? Jā. Tavs novēlējums Oliveram? Dabūt pirmo vietu šodien nedod viņam kaut. Tas pats. Man tā liekas tas pats arī. Pagaid, tu jau esi Olivera brālis, ne? Nu jā. Ko tu pateiktu sev pēc 5 gadiem? Ko tu sev novēli sasniegt pa šiem 5 gadiem? Daudz gols. Skilu arī vēl uztrenēt. Nāc, Oliver, man tev mazā simboliskā dāvaniņa. Par to, ka tu esi Olivers, par to, ka tu esi riktīgi krūts džeks. Tu jau, Oliver, seko man līdzi kopš tā brīža vēl, kad mēs bijām Liepājā Olimpiskajā centrā, vai ne? Tā kā rekur tev, Oliver, no veikala komanda dzimšanas dienā. Vienkārši par to, ka tu esi krūts džeks. Es esmu noteikti leģendārā vietā Liepājas futbolā. Ja ir šis logo, tad noteikti šī budka šeit ir jau ļoti sen. Tātad čau visiem. Visi turnīra dalībnieki varētu lūdzu atnākt šeit pie reģistrācijas. Un Oliver, atnākam visi dalībnieki, lūdzu atnākat uz šeit. Oliver, kā domā, kas tagad būs? Sāksim ar to, ka visiem liels paldies par to, ka jūs esat šeit. Par to, ka ir saule, par to, ka ir turnīrs, par to, ka jūs visi piedalāties. Šodien šim Zibens Krekla īpašniekam ir dzimšanas diena. Mums vajadzētu visiem kopā viņam uzdziedāt dzimšanas dienas dziesmiņu un vajadzētu visiem kopā viņu 11 reizes pacelt, vai ne? Daudz baltu dieniņu, laimiņa doti,
dižani, ražani, dzīvojoti, dižani, ražani, futbolu spēlējoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Lai tev veicās! Tātad šeit ir 2 laukumi, mums ir turnīrs ir lielāks, šoreiz ir daudz komandas, reku mums ir Ventspilnieki. Jāni, tev šņori vaļā! Jūs uzvarējāt? Kā gāja? Labs? Viegli? Kādas, Jāni, tavs domas šodienas turnīram? Nevis domas, bet ko tu sagaidi no šodienas turnīra? Uzvaras. Jā? Cikos šodien cēlies brauktu šajien? 8. Nav tik traki, ne? Kādas tev ir sajūtas, ka mamma brauc visu laiku tev šitā te palīdz? Jo tavu mamma visu laiku brauc, visu laiku tev atbalsta, visur tev aizver. Tas ir riktīgi forši, tā pie laukuma tev atbalsta. Tāpēc tu vienmēr saku lielu paldies mammai. Malacis, Jānis. Vēlāk te pienāks, ja es tev bučus personalizēšu, jā? Jā, labi. Jūs jau zinat, vai ne, pie kā es nāku. Sinti, es gribēju pateikt jums lielu šautautu. Paldies par to, ka jūs tā vadat jūsu bērnu, par to, ka viņš tā seko. Iedomājieties, no Ventspils visu laiku brauc uz Rīgu, uz Vesai turnīriem, uz visu. Nav tik daudz tādu mammas, kuras vienmēr saka jā, kuras ir gatavas upurēt savu brīvo laiku saulītē, vai ne? Tagad vienmēr. Šoreiz, kad bija turnīrs, arī atkal nebija tāda doma, ka nebrauksim, vai ne? Viss brauksim 100 punktu. Nē, mums bija vairāki. Šodien notiek vairākās vieglās. Mums bija vienkārši jāizlem kaut kam par labu. Jā. Šoreiz par labu kritas šis turnīrs. Vēl tāpēc, ka personalizācija man bija līdzi. Un jā, un Arturs mums piesolīja kaut ko, jā. Jā, man ir atvest līdzi, kā jau mums rādīja personalizācija, pēc tam pieiesim pie mašīnas. Super, liels paldies. Man būs liela personalizācija. Mums būs komunikācija visaugstākajā līmenī. Jā, dzirdējāt, jā? Oskar arī dzirdēja, jā? Labi, paldies jums liels. Tā kā reka turnīrs iet pilnā sparā, Liepājnieki 2 komandas. Ui! Kaspars seivu. Ai. Ot te ir riktīgs kāplis iet. Opā. Davai, Oliver, līdz galam jācīnās. 6, 5, 4, 3, 2, 1, laik! Ai. Ui. Es pārāk cits klāts, man bija cits klāts, kas palīdzēja piepildīt pilnu. Redzējāt, kā viņš vienkārši slaidā ielidoja bordā? Ej, tu nost! O, Oliveram bulīt. Viens Oliver, viens Cesi. Tātad es domāju, ka Olivers ir tiešām tas bērns, uz kuru ir jāuzliek acis. Es domāju, 10 gadi viņš toču spēlēs Latvijas izlasē un pat mazāk par 10 gadiem viņš spēlēs Liepājas virslīgā. Viņš ļoti labs ir. Jūs redzat tiešām, Olivers tiešām būs tas, kas spēlēs kādreiz kaut kur. Tev smuks netuvēt. Nospēlēt smīts Paldies! Tev smuks krāku? Tevi draugi sauc par kāku? Jā. Jā? Jūs tā arī saka, tev kāka panāc šurp? Jā! Ai. Yeah! Es nevarētu taisīt triks tikai tāpēc, ka man būtu kājas žēl. Cik ilgā laikā var no nulles šitādu triku iemācīties? 2 gadi reāli vajag? Ja tu trenējies, 2 gadi reāli varētu. Nekosu. Reāli labs, veci. Paskatieties uz tām emocijām. Džeki, kas pietrūka, lai uzvarētu? Vārtsargs. Vārtsargs? Kas tev pietrūka, lai uzvarētu? Nekās. Viss bija labi? Un tev? Man pietrūka korpus. Korpusiņš vairāk jāizmanto.
Ok, lai jums veicās nākamajās spēlēs. Iedo kulci. Ej. Redzi? Ok. Aiziet. Ir! Pirmais. Nāc šitajā pusē. Nav. Cita, aiziet. Bija. Nāc šitajā pusē. Tu otro reizi sit. Bija. Ir! Davai, Jāni. Ai. Nākamreiz. Tātad no visiem bērniem mums ir palikuši šitik, kas ir trāpījuši, kas cīnās par 3 paciņām. Aiziet. Nav. Nebija. Ir. Mums ir pirmais finālists. Ai. Wow! Tā, nu ko sanāk? Mums ir 2, mums vajag vēl 1. Izsitīs visi, un tad mēs dabūsim uzvarētāju. Nav. Ai, bija. Ja tagad no šiem 4 neviens netrāpīs, tad jā, tad tu arī uzvarēji. Aiziet. Ai. Nu, Džeki, tagad jūs 2 paliekat. Ai. Uztaisim aplausus, lūdzu, visi. Tad reku, Džeki, jums katram pa vienai futbola paciņai. Paldies jums liels. Čik. Jābrauc, pirmās vietas ieguvēja, aiziet. Šīdien Džeki teica, ka vedīs to superkausu mājās no Rīgas Gentiņu finālu Kvēlo kausu. Viņi ir vienīgā komanda, kas varētu to arī izdarīt. Šītie Džeki tiešām ir labi, viņi kapājuši Rīgā. Gētiņā, tā ir ļoti top komanda. Jūs tādi krūtie atnācāt, jums ir arī kāds pretinieks šodien? Komanda LV? Nē, šodien es ne. Pretinieki ir daudz, bet vai viņi būs... Nu, jūs tā ķipa krūtie, visi paši labākā komanda, jā, jums ir pret ko spēlēt vispār? Mēs nezinām, kāds traumā. Būs, atradīs traumā. Mēs paši ir lielākie pretinieki. Ok. Tas gan. Atradīsim toču. Ok, nu labi. Esam gatavi. Aizteicīt, mēs skatītājiem vecāk ir gatavi finālam. Tā, nu ko sanāk? U12 grupas fināls, Ventspils pret Liepājniekiem, Kurzemes derbijs. Sacīt viņiem ovācijas. Vai mēs varam atbalstīt Alfabojas? Vajag atbalstam savus bērnus, savus abas. Ļoti svarīgs brīdis, man liekas, visiem šajā dienā, ir tīpaši finālistiem. Tādā brīdī pat ļauj spēlēt nedaudz. Viss, ka jūs varat izlīdzināt un iesist. Rezultāts ir 2-1, FK Ventspils 2 vadībā. 3 pumpa. Izsam. Tāda anu. Lai neiedem uz tukšiem vārtiem. Vēl 40 sekundes jālē. Pārējā šiltu lūdzu. Beid. Kas par emocijām? Ej, tu nost! 3, 2, 1. Wow! Tā neko mums ir Ventspilnieki pret mazās Sigmas spēle par 3. vietu. Let's go! Aiziet! Sākās par 3. un 4. vietu. Oi, cik labi! Aiziet pretotrukus. Un davai jāsi! Spēlēt līdz galam, Džeki! Oliver, tavs zvaigžņu laiks ir pienācis. Laiks tiek apstāts.
Bija. Būlīts, sit. Viss. Tā, Oliver, pafilmēs man bišķīt, ne? Tātad pastāsti kamerai, ko es tagad daru, kāpēc? Apiemēs man puda. Kam, kāpēc? Lai varētu zināt, ka tā ir manējā. Tātad es Oliveram apsolīju to, kad atvedīšu uz Liepāju lietas personalizācijai. Kā aizsardziņi, buči, jo tev viss ekipējums ir no mūsu veikala, pareizi? Jā. Jā, nu ot, un tad šī ir tā reize, kur es parādīšu, cik viegli tas notiek. Šī, ka mēs viņu uzlīmējam. Viss, un tagad tev ir personalizēta pudelīte. Oliver, tu esi priecīgs? Jā, paldies veikala komanda. Mums tagad būs atkal konkursiņš. Paldies Eduardam. Tagad izlozēsim tavu kartiņu ar pārakstu, ko viņš pārakstīja pie manas veikalā. Un viņa spēļu krāklu. Krosbāriņš. Let's go. Let's go. Dienai. Ir, pirmais ir. Ir. Nav. Ai, gandrīz. Viss tāda nākam vēlreiz. Mums ir vajadzīgi 2 uzvarētāji. Viss, kas trāpīja, stājamies rindā. Man ir vajadzīgi 2 uzvarētāji. Gandrīz. Ai. Visiem vēlreiz, kas tikko sita. Ai. Ir! Ai! Nu nekas. Bet nu gatavojies sitienam tu vislabāk. Galvenā balva ir krēkls. Kur tagad jums ir fināls. Kam būs krēkls, kam būs kartiņa? Ai. Bija, es redzēju, bija. Tā, nu ko vecīt? Apsveic tev, paņem krēklu, pasaka mammai kaut ko. Paldies par sadarbību. Mammai, paldies par sadarbību? Nu, jā. Tā, ko mēs tagad darīsim? Mēs, paldies komandai LV par daunu. Mēs izlozim 100 eiro daunu kartu. Veikalu, sporta veikalu komandai LV. Vienmēr sakot 100 eiro daunu karti Westside Kick-Off turnīru dalībniekiem. Tie, kas sako komandai, sako Westsideam. Tiks pie 100 eiro daunu karts pie mums veikalā. Tā kā tas, kas uzvarēs, būs jābrauc uz Rīgu, ciemos, uz veikalu. Tu zini, ka noklausīties ir slikti? Es gribēju paprasīt, vai... Es vienkārši gaidīju, vai paprasīt, vai kādu vecāku spēlēs. Vecāki? Jā. Tu domā par mammu un tēti? Es vēl nezinu. Drīz jau būs. Jūsu komanda sauc kā? Quattro, man tā arī likās. Nav mīziks ar puišiem spēlēt? Īstenībā tas diezgan labi, ne, ka jūs šeit gan izskatās, ka nav tik ļoti vienalga. Kā ir vispār? Kādas domas par šodienas turnīru, ko jūs gribētu sagaidīt? Īstenībā labas emocijas un labs pretinieks. Okay. Kā jums ir, kad puiši grūstās? Nav tāds? Kāpēc man grūd? Nē, loģiski nē. Grūd apakaļ, vai ne? Nu jā, tas nav balets. Pārējais, tas nav balets. Ja tu tagad dabūsi 100 eiro daunu kartu veikalā komanda, ko tu pirksi pa viņu? Tas aizsargu. G-form. Jā. Ko tu pirktu? Bučs. Atbildi bučus nedara? Jo. Nedara. Visu veikalu. Pa 100 eiro nesanāks? Sanāks. Nē. Ko tu gribētu pa 100 eiro nopirkt? Labs jautājums. Es nezinu, gribsoks. Ok. Un tu? Nē, viss atbildes aizņem. Gribsoks gan jau. Ok. Tātad 100 eiro gribsoks. Ok. Kur uzvarētājs? Kas uzvarēja? Uzvarēja Kārliks, domzīme ne, bet apakšvītra 23. Jā. Dotajā brīdī viņš nav atnācis pasākumu, bet šī dāvana kāds viņu sagaidīs un mēs viņu sazināsimies savādākā ceļā. Jā, tā kā Kārliks vai kā tev sauc, gaida tev ciemos Duntas ielā 7 pie sevis veikalā. Viņš jau lielika. Un kā tev šķiet, kā aizvadīja bērnu turnīru? Labs. Labi, ne? Riktīgi kaplē tie mazie. Emocionāli traki kapā, bet nu... Bet tas ir labi man šķiet. Nu, ir. Bez tā nebūtu interesanti. Emocijām vispār. Jā, tad kāda jēga taisīt turnīru, vai ne? Prom no balvām. Apstīties, kas tam komandai. Nevar? Ko pagaid? Es gribu apskatīties tavā telefonā. Parādīs? Nē. Nu, ot. Vispār arī paldies visiem, ka jūs atnācāt. Let's go! Paldies. Kurš kapteinis? Otro vietu. Paņem arī, ka vecīt 1 pudlītu. Paņem sev 1 pudlītu, 5. Iedod. 11. Pirmo vietu iegūst mums Alfa Boy. Labi. Pa vienai. Painieks un es vienmēr būšu. Pūciņ. 1 kartiņu tev.
Vēl ir MVP. Vienīgais, kas to var izdarīt, tas ir kapteinis, kas aizsaka uz tik tālu, tad es gribu dot MVP to vecuma grupā. Un tas viņam skats aplaudu. Oliver, uzsmaidi! Labā. Vēl vienreiz aplausus puišiem. Kas šodien pietrūk? Īsi un kodolīgi. Pirmā vietā. Tā, man arī palika viena zeķītes, iedošu arī no sevis labāko vienu. Reku veicīt tev komandas zeķītes, čik. Arī MVP tu šodien esi nodāvināts riktīgi. Apsveic tev. Kopējā bildīt, lielais turnīrs tūlīt sāksies. Nu ko, ar to arī bērnu turnīrs ir noslēdzies. Jāiemet provokatīvais ātri jautājums pirms lielās grupas. Starp citu, Džeki no Nīcas, ziniet, ko man Ralfs teica par jums? Viņš man teica, ka bet tie Nīcas čoki, viņi tādi nabagi ir. Viņš teica to, ka es nespēlēšu pie bērniem, jo es gribu tos Nīcas čokus pavazāt. Nu es saku, viņš teica, viņš tieši par jums 4. Šis nemāk spēlēt, šis nemāk. Vai ne, Ralf? Vai ne tā bija, vai ne? Tas nav pieņemami. Jā, nu. Viss, Ralf, jā, tu saprati, kādu es tev uztaisu visu, jā? Nāc, Ralf, kāds tavs komentārs ir? Nu, tavs komentārs. Nav tā. Pasak mammai čau kaut vai. Čau, mamma. Čau, tēt. Tad visi tie būs tie 2 cilvēki, kas nāks tev glābs, jā? Ok, labi. Tu sazvan mammu laicīgi labāk, jā? Tā, nu ko, rekur mums sākas lielais turnīrs. U14, U15, te rekur spēlē meitenes pret puišiem. Gan arī savos meitenes. Viss paspēlēji? Jā? Es tieši nāku tev filmēt, un visu? Pieliec obligāti to jāatgriež apakaļ karjera. Un to, kad es šeit biju tieši minūti prom. Aiziet, Ralf, izdara visu to, ko teici. Ui, labi. 1-0. Ai, cik tas būtu labi. Iedodat Ralfam vienu iesist. Ui! Labi, Ralf! Ei, tu noskā, viņš jūs atvazāja, redzējāt? Tas ir gamma. Oi, labi. Labi, tātad vienmēr sakot, grupas spēles rīt pilnā sparā arī vecākajai grupai. Play-offi grupas, viss iet, visai ziet. Let's go! Jā, es esmu apakaļ, grupas spēles notiek. Tas ir 1-0 feids. Pienāca ātri goliņš, bang, bang. Kā jums gāja? Pirmā spēlē mums gāja bišķi tā čāpīgāk, kā jau pirmā spēle. 3-2 uzvarējām, bet jā, mums viens vārds neieskaitīja. Nu, meitenes, kā jums iet? Jūs kaut kā esat te uzvarējuši, vai ne? Nē, neizšķirs. Man otrā zaudē. Tas tāpat labi. Skaita meitenes spēlē pie vecākiem. Es paprasīšu Nīcas džekiem, lai viņi jums sadod savu vietu. Davai, džeki, jūs tikai ar nērto kāju spēlēt. Tikai ar nērto, lai interesantāk jums pašiem. Meitenes, es jums palīdzu kā varu. Ai, ai, ai. Viņa meitene stāvēt vērtos, nu es nedomāju, ka viņš arī tā sīst. Tālāk piedāvāja apgrūtinājumu, jūs spēlēt tikai uz ceļiem. Esam nonākuši līdz vakara kulminācijai, līdz pusfināliem, līdz Westside Kickoff pieaugušā grupas pusfināliem. Komentāru pirms pusfināla spēles. Viss pozitīvi, jā, centīsimies iekļūt finālā. Kas tev jādara ir, lai tu uzvarētu šo spēli? Jāpalīdz komandai, atgriežās aizsardzībā un tad jau tie goliņi atnāks. Lai veicās. Viņš mums ir Manchester United fans, tāpēc viņu arī jāatbalsta. Mums Manchester United faniem dzīve ir grūta. Pirms spēles komentāri. Būs grūti, bet mēs cīnīsimies. Labi pateicis, labi pateicis. Pēdējās 2 spēles mums ir palikuši. Šeit spēlē pusfinālu un arī šeit spēlējās pusfināls. Tātad visi esam noskaidrojuši finālistus spēli par 3. vietu. Kas? Čau. Kā iet? Ok, tātad mums ir spēle par 3. vietu. Pēdējā spēle, grande fināle.
Ai! Ai! Ai, uzreiz ap! Kas par spraigu spēli? Ai! Nīca atkal ir Westside Kickoff turnīra čempioni. Let's go! Kā vispār pats novērtē turnīru? Uz 5 no 10. Ir kur augt. Nu, protams, vienmēr ir kur augt, bet tā, man šķiet, ka tāpat jau ir jūtams progress no, piemēram, pirmā turnīra. Šis kurš sanāk jau ir 4., 5. 4. posms. Man šķiet, ka rīktīgi labi. Komandas ir vairāk, līmenis arī aug, bērni, pasies, kā viņi mauc, kā viņi cīnās. Tā kā turpināsim un augt. Tieši tā, sekojot līdz Westsideam, Instagramā piesakojot, braucat arī uz turnīriem. Jā, protams. Tas būs, tas vēl būs, to es vēl pateikšu. Jā, nu viss tā tad apbalvošana un šaus mājās beidzot. Kuliciņu. Čik. Apsveic! Tev galvā. Paldies. Bet tev arī? Paldies. Komandai ADV! Skādāk! Ko nozīmē ADV? ADV tas nozīmē 3 vārdi. Aleks Daniels Valds, bet okay. Man nevajag paņemt. Tu arī spēlē ar viņu? Kā kapteinis nāc, jā? Sēž māli. Šito. Pastāst vecīgi, kas pietrūka finālā? Kopumā jau nekas nepietrūka. Labi cīnījāmies, bijām ļoti tuvu, lai būtu vismaz neizšķirts un cerēt uz bullīšiem. Jā, un beigās maz kļūdiņa aizsardzībā. Jā, un tur kaut kā iebakstīja mums. Kas ir jāpieliek nākamajai reizē, lai jūsu finālā tos tur nīcinieks, tos tur, Meistrība jāpieliek, un tad arī viss sanāks, jā. Labi, lai veicās vecīgi. Paldies tev, liels. Uztaisam maksimāli lielus aplausus FK Nīcai! Pacēlām, ne? Nu jā, tā jau sanāk. Bija noruna, ne? Tieši tā. Tomēr. Nu, vecīt, ko teiks par šodienas turnīru, par vispār visu, kā jums gāja? Tā viss bija ļoti labi. Visas spēles izņemot finālu. Tādas ņemāmas pēdējā spraiga, pēdējās sekundēs iestājām, tad jau parādījām mūsu spēcīgāko pusi. Ok, kas jāpieliek nākamajai reizē, lai vispār nākamreiz easy peasy ir visiem ietu garām? Noteikti nezinu, kaut kādas taktiskās ziņas, bišķi vairāk mācēt saspēlēties, bet mums daudz kas netrūks, tikai atliek uzvarēt. Jā, maleči. Tā ko ar šo arī Westside Kickoff turnīrs ir beidzies. Liels paldies, ka skaties šo video. Obligāti nospied laiku, obligāti ierakst komentāru. Tiekamies nākamreiz. Paldies visiem, kas skatās, abonē mūsu kanālu, seko. Tiekamies nākamreiz!